Sīpoliņa piedzīvojumi. Nodaļa, kurā sīpols uzmin valdniekam Citronam uz kājas. Sīpoliņš bija sīpola dēls, un viņam bija 7 brāļi – Sīpolēns, Sīpolītis, Sīpoļuks un tā tālāk, kā jau krietnas sīpolu ģimenes locekļiem pieklājas saukties. Tie bija lāga cilvēki, tomēr ne sevišķi laimīgi. Bet ko gan jūs gribat? Kur sīpols, tur arī asaras. Sīpols ar saviem dēliem dzīvoja koka būdā, kas bija tikai nedaudz lielāka par parastu lecekšu kasti. Ja šai pusē kādreiz iemaldījās bagātnieki, tie nepatikās sarauca degunus, kā te ož pēc sīpoliem, un lika kučierim drīzāk braukt projām. Reiz tur bija jābrauc garām arī pašam zemes valdniekam Citronam. Galminieki bija norūpējušies par viņa deguna labklājību. Ko gan teiks viņa augstība saozdams nabagu smaku? Viņus vajadzētu iesmaržot, ieteica galvenais kambarkungs. Uz būdu steidzīgi tika nosūtīti 12 kareivji citronieši nabaga ļaužu iesmaržošanai. Atstājuši mājās zobenus un lielgabalus, viņi šoreiz uzkrāva sev mugurā pulverizatorus un kannas, pildītas ar odekolonu, vijolīšu smaržūdeni, bērzūdeni un vissmalkāko Bulgārijas rožūdeni. Sīpolu, viņa dēlus un radus izdzina no būdas, nostādīja rindā gar sienu un apslacīja no galvas līdz kājām tik pamatīgi, ka sīpoliņš saaugstējās. Tad ieskanējās taure un ieradās pats valdnieks Galma, Citrona un citroniešu pavadībā. Valdnieks Citrons bija terpies dzeltenās drānās, arī cepure bija dzeltena un tai galā bija piekārts zelta zvaniņš. Galma citroniem bija sudraba zvaniņi, bet ierindas citroniešiem bronzas. Kad šie zvaniņi zvanīja, iznāca lielisks koncerts. Domādami, ka spēlē orķestris, saskrēja ļaudis. Sīpols ar sīpoliņu atradās pūliņ pašā priekšā, un visi aizmugurē esošie viņus grūstīja un stumdīja, lai noturētos kājās. Nabaga sīpols sāka saukt: Atpakaļ! Atpakaļ! Valdniekam Citronam to dzirdot mati saslējās stāvus. Viņš nostājās uz savām līkajām kājelēm sīpola priekšā un bargi uzbrēca. Kāpēc jūs kliedzat atpakaļ? Varbūt jums nepatīk, ka mani uzticamie pavalsnieki dodas uz priekšu, lai varētu uz mani paskatīties? Augstība! Galvenais kambarkungs iečukstēja viņam ausī. Man šķiet, ka šis cilvēks ir bīstams stumpinieks, kuru vajadzētu likt uzmanīt. Tūliņ viens sarkareivis sāka aplūkot sīpolu ar sevišķu tālskati nemiernieku uzraudzīšanai. Tāds bija katram citronietim. Nabaga sīpols aiz bailēm tā drebēja, ka kļuva pavisam zaļš. Augstība! Viņš mēģināja iebilst. Mani grūsta! Pareizi dara! Nodārdināja valdnieks Citrons. Ļoti pareizi dara! Galvenais kambarkungs pagriezās pret pūli un teica šādu runu. Dārgie pavalsnieki! Viņa augstība jums pateicas par jūsu sajūsmu un grūstīšanos. Grūstieties, pilsoņi! Grūstieties vēl stiprāk! Bet tad jau viņi uzkritīs jums virsū! Ieteicās sīpoliņš. Nekavējoties viens no sarkarēviem sāka arī sīpoliņu novērot ar savu tālskati. Sīpoliņš tāpēc nolēma, ka labāk būtu pazust, iejūkot ļaužu drūzmā. Sākumā sevišķas grūstīšanās nebija, jo nevienam negribējās saņemt belzienus, bet galvenais kambarkungs pāris reižu paskatījās tik zīmīgi, ka pūlis tuliņ saviļņojās kā ūdens toverītī. Spiešanās kļuva tik liela, ka sīpols uzgrūdās virsū valdniekam Citronam un uzmina viņam uz kājas. Viņa augstībai vienā mirklī acīs viss satumsa, un viņš ieraudzīja pie debesīm visas zvaigznes bez Galma astronoma palīdzības, jo viņam bija varžacis. 10 ierindas citroniešu visi kā viens metās pie nelaimīgā sīpola un saslēdza viņam rokas važās. Sīpoliņ! Sīpoliņ! Sauc vecais vīrs, kad viņu veda projām. Sīpoliņš šai brīdī bija diezgan tālu pūlī, bet ļaudis, kas atradās viņa tūmā, jau visu zināja. Zināja pat vairāk, kā jau tādos gadījumos tas mēdz būt. Cik labi, ka viņu apcietināja. Viņš taču gribēja nodurt viņa augstību. Ko jūs runājat? Viņam bija ložmetējs kabatā. Kabatā? Bet tas taču nemaz nav iespējams. Vai tad jūs nedzirdējāt šāvienus? Īstenībā šāvienu troksni radīja tikai uguņošana, kas bija sarīkota par godu valdniekam Citronam, un ļaudis aiz bailēm no citroniešiem bēga projām uz visām pusēm.
Sīpoliņam gribējās šiem ļaudīm pateikt, ka viņa tētim kabatā bija tikai cigāra gals. Tomēr viņš apdomājās, labāk neteikt neko. Nabaga Sīpoliņš. Viņam likās, ka ar labu aci viņš vairs lāgā neredz, bet tā bija asara, kas katrā ziņā gribēja izspiesties ārā. Muļķa tāda. Noteica Sīpoliņš un sakoda zobus, lai nezaudētu dūšu. Asara nobijās, ierāvās atpakaļ un vairs nerādījās. Īsi sakot, Sīpolam piesprieda cietumsodu uz visu mūžu, patiesībā pat pēc nāves, jo valdnieka Citrona cietumos bija arī kapi. Sīpoliņš aizgāja uz cietumu pie tēva un apkampa viņu. Nabaga tēti, tevi ielikuši cietumā kopā ar visbriesmīgākajiem laupītājiem, kā nes kādu noziedznieku. Tā nevajag dēliņu domāt. Aizkustināts teica tētis. Cietumā sēž visgodīgākie cilvēki. Un ko tad viņi izdarījuši? Neko. Tāpēc jau viņi atrodas cietumā. Valdniekam Citronam labi cilvēki nepatīk. Sīpoliņš drusku padomāja, un kā viņam pašam likās, visu saprata. Tā tad cietumā sēdēt ir gods? Dažreiz jā. Cietumi paredzēti tādiem, kas laupa un slepkavo. Bet kopš pie varas ir valdnieks Citrons, tie, kas laupa un slepkavo dzīvo viņa galmā. Bet krietnajiem pilsoņiem jāiet cietumā. Es gribu būt labs pilsonis, bet cietumā negribu nokļūt. Gluži otrādi, es iešu uz cietumu un atbrīvošu visus līdz pēdējām. Neaizsapņojies pārāk tālu. Smaidīja nabaga vecais vīrs. Tas nebūs tik viegli izdarāms. Gan tu redzēsi, ka man tas izdosies. Šai brīdī nāca viens no sardzes citroniešiem un paziņoja, ka saruna beigusies. Sīpoliņ, Teica nabaga notiesātais. tu tagad esi liels un vari pats gādāt par sevi. Par māmiņu un par taviem brālīšiem rūpēsies tēvocis Sīpolnieks. Es gribu, lai tu paņem savas mantas un ej pasaulē mācīties. Bet man taču nav grāmatu un nav arī naudas, par ko tās nopirkt. Tam nav nekādas nozīmes. Tev būs tikai viens mācību priekšmets – blēži. Kad sastapsi kādu varmāku, tad pakavējies tur ilgāk, lai pamatīgi varētu viņu izpētīt. Un ko pēc tam lai es daru? Tas tev pašam īstajā brīdī ienāks prātā. Ātrāk, ātrāk! Sauca citronietis. Diezgan pļāpāts! Un tu, smurguli, labāk nenāc uz šo pusi, ja negribi nokļūt aiz restēm. Sīpoliņš gan negribēja palikt viņam atbildi parādā, taču saprata, ka nav vērts ļaut sevi apcietināt, iekams nekas vēl nav padarīts. Viņš noskūpstīja tēti un skrēja projām. Tai pašā dienā Sīpoliņš nodeva māmiņu un brālīšus tēvoča Sīpolnieka gādībā, kurš bija drusku laimīgāks par citiem, jo kalpoja par durvju sargu un pats ar spieķī pakārtu pauniņu devās ceļā. Viņš gāja uz labu laimi, bet laikam bija atradis pareizo ceļu, jo pēc pāris stundām nonāca pie neliela ciema, kuram nebija nosaukuma, vismaz tas nekur nebija izlasāms. Pirmo ciema māju arī nevarēja īsti saukt par māju. Tā bija līdzīga suņu būdai, kurā tikko pietiktu vietas takšelim. Lodziņā bija redzams kāds vecs vīrs ar rūzganu bārdu. Viņš skumji raudzījās ārā un, kā likās, bija ļoti nodarbināts ar sava likteņa apraudāšanu. Nodaļa, kurā Sīpoliņš pirmoreiz saraudina bruņinieku tomātu. Mīļais cilvēks, kā jums ienāca prātā līst iekšā tādā sprostā? Es gribētu zināt, kā jūs no turienes tiksiet ārā. Vaicāja Sīpoliņš. Tas ir pavisam viegli, Atbildēja vecais vīrs. Iekšā tikšana ir daudz sarežģītāka. Es labprāt ielūgtu tevi, jaunais cilvēk, uz glāzi alus, bet diviem te nepietiek vietas, un, ja labi apdomā, man arī nav alus. Man taču nemaz neslāpst. Tātad šī ir jūsu māja? Jā, Atbildēja večuks, kuru sauca par ķirbīti. pamaza gan tā ir. Bet kamēr nepūš vējš, var tīri labi iztikt. Ķirbītis bija tikko beidzis celt savu mājiņu. Jums jāzina, ka jau kopš zēna dienām Ķirbītis bija ieņēmis galvā domu, ka viņam vajadzīga māja, un tāpēc krāja ķieģeļus, ik gadu pa vienam. Bet nelaime bija tā, ka Ķirbītis nezināja aritmētiku, un tāpēc laiku pa laikam viņam vajadzēja lūgt kurpnieku meistaru Vīnodziņu, lai tas saskaita ķieģeļus. Paraudzīsim. Mēdz teikt meistars Vīnodziņš, kasīdams galvu ar īlenu. 7 reiz 6 ir 42, 9 nost.
Kopā sanāk 17. Vai pietiks mājas uzcelšanai? Es teiktu, ka ne. Ko tad iesākt? Nu, ko lai tev pasaku? Ja nepietiek mājas uzcelšanai, uztaisi soliņu. Man nevajag soliņa. Soliņu parkā ir diezgan. Un ja visi ir aizņemti, varu gluži labi pastāvēt kājās. Meistars Vīnodziņš vēlreiz pakasīja galvu ar īlenu, vispirms aiz labās auss, tad aiz kreisās un atgriezās savā darbnīcā. Ķirbītis apņēmās strādāt vēl vairāk un ēst vēl mazāk, un tā iekrāja 3 ķieģeļus gadā, dažu gadu pat 5. Viņš kļuva tievs kā sērkociņš, toties ķieģeļu kaudze auga. Ļaudis teica: Adzi, liekas, ka ķirbītis valk ķieģeļus no mēdara ārā. Ikreiz, kad kaudze kļūst par 1 ķieģeli lielāka, ķirbītis par 1 kilogramu nokrītas svarā. Kad ķirbītis juta, ka kļuvis vecs un vairs nespēja strādāt, viņš atkal aizgāja pie meistara Vīnodziņa un sacīja: Ļoti lūdzu, atnāciet un saskaitiet manus ķieģeļus. Meistars Vīnodziņš paņēma īlenu galvas kasīšanai, paraudzījās uz ķieģeļu kaudzi un noteica: 7 x 6 ir 42, 9 nost, kopā sanāk 118. Vai pietiks mājas uzcelšanai? Es teiktu, ka ne. Ko tad iesākt? Ko lai tev pasaku? Uzcel vistu kūti. Bet man taču nav vistu. Nu, ievieto tur kaķi. Kaķis ir derīgs dzīvnieks, jo ķer pelis. Tas tiesa, bet man nav kaķa, un, ja labi apdomā, nav arī peļu. Nezinu, ko tev ieteikt. Nostenējās meistars Vīnodziņš sirdīgi kasīdams ar īlenu galvu. 118 ir 118, vai ne? Ja jau jūs, kas esat mācījies aritmētiku, tā sakāt, tad tā arī būs. Ķirbītis nopūtās, pēc tam vēlreiz nopūtās. Galu galā redzēdams, ka nopūtas ķieģeļu skaitu nevairo, nolēma tomēr sākt celt māju. Mājiņu celšu pavisam maziņu. Viņš strādādams domāja: Man taču pils nav vajadzīga, jo es pats esmu mazs. Un, ja nepietiks ķieģeļa, paņemšu klāt pāris lokšņu papīra. Ķirbītis strādāja lēnītēm, baidīdamies, ka neiztērē ķieģeļus pārāk ātri. Viņš tos lika citu uz cita tik uzmanīgi, it kā tie būtu no stikla. Viņš tik labi tos pazina. Tie taču bija viņa ķieģeļi. Lūk, viņš teica, paņemdams vienu no ķieģeļiem un glāstīdams to kā kaķēnu. Šis ir tas ķieģelis, ko es ietaupīju pirms 10 gadiem Ziemassvētkos. Es to nopirku tirgū par naudu, kas bija paredzēta vistas cepetim. Cepeti ēdīšu tad, kad māja būs gatava. Pie katra ķieģeļa viņš smagi nopūtās. Bet, kad ķieģeļa bija cauri, nopūtu vēl bija atlicis ļoti daudz, un mājiņa iznāca maziņa kā baložu būdiņa. Ja es būtu balodis, prātoja nabaga ķirbītis, man te būtu ļoti ērti. Kad viņš iekšā iedams ar ceļgalu atsitās pret jumtu, visa viņa māja tikko nesagruva. Vecumdienās esmu kļuvis izklaidīgs. Turpmāk jābūt uzmanīgākam, viņš noteica. Tad viņš nometās durvju priekšā uz ceļiem un smagi pūzdams un stanēdams 4 ielīda savā mājiņā. Kad viņš bija ticis iekšā, sākās jaunas likstas. Ja mēģināja piecelties kājās, tad varēja sabrukt jumts. Gareniski nedrīkstēja gulties, tāpēc, ka māja bija par īsu, šķērsām, tāpēc, ka par šauru. Un kājas. Vispirms taču jādabū iekšā kājas, jo lietus laikā tās var samirkt. Kā redzams, nosprieda ķirbītis, man atliek dzīvot tikai sēdus. Tā viņš arī izdarīja, apsēdās un nopūtās. Apdomīgi vaidēdams, ķirbītis iekārtojās mājiņas vidū, un viņa sejā, kas bija redzama lodziņā, atspoguļojās grūtsirdība. Kā jūties? Vaicāja meistars Vīnodziņš, kas aiz ziņkārības biznāci savas darbnīcas durvju priekšā. Pateicos, labi, pieklājīgi atbildēja ķirbītis. Vai pleciem nav drusciņ pa šauru? Nē, es pareizi noņēmu mēru. Meistars Vīnodziņš pa paradumam pakasīja galvu un kaut ko nesaprotamu nomurmināja. Pa to laiku no visām pusēm jau nāca šurp ļaudis, kas gribēja apskatīt ķirbīša māju. Ieradās arī puiku bars. Vismazākais uzlēca uz jumta un sāka lēkādams dziedāt. Ķirbītim bija liela māja, ja tiek iekšā viena kāja, otra paliek pagrabā, pats var sēdēt istabā, galva jālien paspārnē. Mīļie zēni, lūdza ķirbītis, drusciņ lēnāk, citādi sagāzīsiet man māju.
Tā taču ir tik vārīga! Lai zēnus apklusinātu, viņš izvilka no kabatas dažas sarkanas un zaļas konfektes, kas tur bija glabājušās nescik gadu, un piedāvāja tās puikām, kas ar skaļiem kliedzieniem saklupa ap viņa roku un ieguvumu dalot sāka plūkties. No šās dienas, tikko ķirbītim kabatā bija kāds sīk naudas gabals, viņš pirka konfektes un izlika tās bērniem uz palodzes kā maizes drupatiņas zvirbuļiem. Tā viņi sadraudzējās. Dažreiz viņš ļāva zēniem pēc kārtas ieiet mājiņā, bet pats no ārpuses raudzījās, lai nenotiktu kāda nelaime. Tai brīdī, kad ķirbītis visu to stāstīja sīpoliņam, ciema viņā galā sacēlās putekļu mākonis, un tūliņ bija dzirdama skaļa durvju un logu klaudzēšana. Meistarvīnodziņa sieva steidzīgi aizvēra slēģus, visi cilvēki it kā pirms vētras devās pajumtē. Pat vistas, kaķi un suņi metās uz visām pusēm, meklēdami patvērumu. Sīpoliņš nepaguva pavaicāt, kas īsti te notiek. Putekļu mākonis ar briesmīgu rībienu jau bija izskrējis cauri ciemam un apstājās tieši ķirbīša mājiņas priekšā. Tā izrādās bija kariete, ko vilka 4 zirgi, pareizāk sakot 4 gurķi, jo šai zemē, kā jau jūs būsit sapratuši, visi bija kādiem dārzeņiem rada. No karietes izlēca cienīga persona zaļā tērpā, apaļu sarkanu seju, kas šķita nu pat sprāgs pušu, kā pārgatavojies tomāts. Šī persona bija bruņinieks Tomāts, grāfieņu ķiršu, pils lielais majordoms un pārvaldnieks. Sīpoliņš domāja, ka visai lādzīgs viņš nevar būt, jo visi muka prom, tik līdz redzēja viņu ierodamies, un tāpēc katram gadījumam arī viņš pavirzījās tālāk. Tomēr pagaidām bruņinieks Tomāts neko briesmīgu nedarīja. Viņš vienīgi skatījās uz ķirbīti. Ne vārda neteikdams, viņš skatījās un tikai draudīgi klanīja galvu. Nabaga ķirbītis. Labprāt būtu ielīdz zemē ar visu savu mājiņu. Sviedru lāses ķirbītim sāka ritēt no pieres mutē, bet vīram nepietika dūšas pacelt roku, lai noslaucītos, un viņš sviedrus norīja. Tie bija sāļi un rūkti. Ķirbītis aizvēra acis un domāja: Tomāta te vairs nav. Es savā mājiņā esmu kā jūrnieks laiviņā, klusā okeāna vidū. Jūras ūdens ir zils un rāms, un cik maigi mani šūpo šurp un turp, šurp un turp. Taču nebija ne klusā, ne Atlantijas okeāna. Bruņinieks Tomāts bija satvēris jumta kori un tik sparīgi purināja to uz vienu un otru pusi, ka dakstiņi sāka birdt zemē. Ķirbītis atkal atvēra acis, un Tomāts tā iebļāvās, ka ciema iedzīvotājies šausmām vēl ciešāk aizvēra durvis un logus, kas durvis bija aizslēdzis ar vienu atslēgas pagriezienu, nu steidzīgi pagrieza atslēgu vēl otru reizi. Laupītājs! Kliedza Tomāts. Bandīts! Dumpinieks! Tu esi uzbūvējis pili uz zemes, kas pieder grafieniem ķirsēm, un domā, ka varēsi pavadīt pēdējās mūža dienas nekā nedarīdams un smiedamies par nabaga vecajām atraitnēm un bārenēm, kam nav ni tēva, ni mātes, bet gan es tev vēl parādīšu. Jūsu augstība, Pazemīgi teica Ķirbītis. es jums galvoju, ka atļauju mājiņas celšanai man deva pats grāfs Ķirsis. Grāfs Ķirsis ir jau pirms 30 gadiem miris, miers viņa pīšņiem, zeme piedar grāfieniem, un man par patikšanu tev būs jāņem kājas pār pleciem. Pārējo tev paskaidros advokāts. Advokāt! Advokāt! Vietējais advokāts Zirnis, saucienu gaidīdams, laikam bija stāvējis aiz durvīm, jo viņš izsprāga no turienes kā zirnis no pāksts. Ikreiz, kad Tomāts gāja uz ciemu, viņš savas taisnības pierādīšanai sauca līdz advokātu. Te es esmu augstība, jūsu rīcībā. Izdevesa Zirnis palocīdamies, bet viņš bija pārāk mazs, tā ka tā palocīšanos nevarēja saredzēt. Aiz bailēm, lai viņu neuzskata par slikti audzinātu, Zirnis paleicās un pārmeta kūleni. Pasakiet šim cilvēkam, ka likuma vārdā viņam no šejienes jāaiziet. Un ieskaidrojiet visiem, ka grāfienes Ķirses ir nolēmušas ievietot šai būdā niknu ķēdes suni, lai turētu pieklājīgā atstatumā puikas, kas pēdējā laikā neizrāda vairs pienācīgu cieņu. Jā, patiešām. Sāka stostīties Zirnis, kļūdams aiz bailēm arvien zaļāks. Patiešām vai nepatiešām? Vai jūs esat advokāts vai ne? Jā, gan, jūs augstība. Esmu Salamankas universitātes laureāts civiltiesībās, krimināltiesībās un baznīcas likumos. Pilnīgi pietiekami. Ja jūs esat advokāts, tad man ir taisnība. Varat iet!
Ja gan, bruņinieka kungs! Un zirnis, nelikdamies divreiz lūgties, pazuda kā peles aste. Vai tu dzirdēji, ko sacīja advokāts? Jautāja Tomāts ķirbītim. Bet advokāts taču neteica nekā. Un tu nelieti uzdrošinies vēl runāt pretī? Jūsu augstība, es neesmu pat muti atplētis. Murmināja ķirbītis. Bet kas tad runāja? Tomāts pārskaities, raudzījās apkārt. Blēdis, krāpnieks. Vēl noteica tā pati balss. Kas runāja? Tas būs laikam meistars Vīnodziņš, šis dumpinieks! Nosprieda bruņinieks Tomāts un devās uz kurpnieka darbnīcu, kur daudzīja ar spieķi pa slēģiem teikdams. Es zinu, meistar Vīnodziņ, es labi zinu, ka jūsu darbnīcā tiek noturētas dumpīgas runas, kas vērstas pret mani un dišciltīgajām grafiem ķirsēm. Jums nav ne mazākās cieņas pret šīm abām nabaga atraitnēm un bārinēm, kam nav ne tēva, ne mātes, bet gan jau pienāks arī jūsu kārta. Redzēsim, kurš samiesies pēdējais. Pienāks arī tava kārta, Tomāt, un tad tu pārspraksi. Atkal teica tā pati balss. Šās balss īpašnieks, citiem vārdiem Sīpoliņš, rokas kabatās sabāzis, mierīgi tuvojās briesmīgajam bruņiniekam, kam nenāca neprātā, ka šis mazais zeņķis varētu būt tas, kas pateica par viņu patiesību. No kurienes tu izglīdi? Kāpēc neesi darbā? Es nestrādāju, Teica Sīpoliņš. esmu students. Un ko tu studē? Kur tev grāmatas? Studēju blēžus, jūs augstība. Pašlaik viens ir manā priekšā, un es gribu izmantot izdevību un izstudēt viņu, lai zinātu, kāds viņš īsti ir. Blēdis? Te visi ir blēži. Bet, ja ir ieradies vēl kāds jauns, tad parādi man arī to. Protams, jūsu augstība. Atbildēja Sīpoliņš viltīgi mirkšķinādams acis. Viņš iebāza kreiso roku vēl dziļāk kabatā un izvilka spogulīti, kuru lietoja cīruļu medībās. Tad nostājās Tomāta priekšā un pagrūda tam spoguli zem deguna. Lūdzu, jūsu augstība. Te viņš ir labi saredzams. Tomāts ziņkārīgi pavērās spogulī. Kas zina, ko viņš tur domā ieraudzīt? Skaidrs, ka viņš neredzēja neko citu, kā tikai savu uguns sarkano seju ar mazajām ļaunajām atšķelēm un muti, kas atgādināja krājkasītes spraugu. Pēdīgi viņš saprata, ka Sīpoliņš par viņu zobojas un viņam uznāca dusmu lēkme. Viņš sagrāba Sīpoliņu un abām rokām sāka to plūkt aiz matiem. Ai! Ai! Spieda Sīpoliņš, nezaudēdams tomēr priecīgu prātu. Au, cik spēcīgs ir šis viens blēdis! Jūsu augstība ir veselas blēžu bandas vērts! Es tev rādīšu! Rēca Tomāts un rāva tik sparīgi, ka viņam rokā palika vesels matu kušķis. Notika tas, kam bija jānotiek, jo tie taču bija Sīpoliņa mati. Kā tur bija, kā nebija, bet pēkšņi saniknotajam bruņiniekam sāka neganti graust acīs un tūliņ bija arī jāraud. Asaras viņam līpā ar vaigiem kā no strūklakas, pareizāk sakot, kā no divām strūklakām, un drīz vien apludināja visu ielu, it kā to būtu aplaistījis sētnieks ar savu žļūteni. Nekas tam līdzīgs man nekad vēl nav gadījies. Domāja pārsteigtais Tomāts. Tiešām tā kā viņam nebija sirds, viņš nekad nebija raudājis, un arī Sīpols nekad nebija mizojis. Šis notikums viņam likās tik neparasts, ka viņš ielēc karietē, uzcirta zirgiem ar pātagu un aizdrāzās milzīgā ātrumā projām. Bēgot, viņš tomēr pagriezās atpakaļ un uzsauca: Ķirbīt! Tā, ka tu zinātu! Un tu, draņķa puika! Dārgi samaksāsi par šīm asarām! Sīpoliņš smējās kā negudrs, un ķirbītis slaucīja sviedrus. Cits pēc cita atvērās logi un durvis, vienīgais izņēmums bija zirņa māja. Meistars Vīnodziņš atvēra slēģus un iznāca ārā, sajūsmā kasīdams galvu. Piķis ar visiem diegiem. Lūk, puisis, kas spēja saraudināt bruņinieku Tomātu. No kurienes tu nākdams, tēvi? Un Sīpoliņam bija jāizstāsta visiem tas, ko jūs jau zināt. Nodaļa, kurā stāstīts par tūkstoškāju žēlabām par bērniem pie kurpnieka ejot. Sīpoliņš sāka strādāt meistara Vīnodziņa darbnīcā un ātri apguva kurpnieka amatu. Viņš piķoja diegus, piesita pazoles, noņēma pasūtītājiem mēru.
Meistars Vīnodziņš bija apmierināts un uzņēmums plauka, arī tāpēc, ka daudzi nāca uz darbnīcu, lai paskatītos uz svešo zēnu, kas bija saraudinājis bruņinieku Tomātu. Tā Sīpoliņš ieguva daudz jaunu paziņu. Vispirms ieradās mūzikas profesors Bumbieris ar violi padusē. Viņam sekoja mušu un lapseņu bars, jo bumbiera viola īstenībā bija taisīta no pāršķelta, smaržīga sviesta bumbiera puses, un, kā zināms, mušas ir ļoti kāras uz bumbieriem. Nevienreiz vien koncerta laikā klausītāji cēlās kājās un sauca: Profesor, uzmanību! Uz violes sēž muša! Tad bumbieris pārtrauca koncertu un ar lociņu atgaiņāja mušu. Dažreiz violē iekļuva tārps, kas tur izgrauza garas ejas. Tad viola bija pagalām, un profesoram vajadzēja iegādāties jaunu, ja gribēja spēlēt tīrskanīgi. Nāca arī dārznieks Puravs. Viņam bija liels cekuls, kas krita uz pieres, un bez gala garas ūsas. Šīs ūsas, Stāstīja Puravs Sīpoliņam. ir mana nelaime. Kad sievai jāžāvē veļa, viņa nosēdina mani uz balkona, piestiprina manas ūsas pie 2 naglām, vienu labajā, otru kreisajā pusē, un izkar uz šīm ūsām veļu. Un man ir jāsēž saulē visu laiku, kamēr veļa izžūst. Paskatieties, kur redzamas veļas knaģu zīmes. Tiešām, uz ūsām noteiktos atstatumos bija redzamas veļas knaģu atstātās pēdas. Darbnīcu apmeklēja arī tūkstoškāju ģimene tēvs ar saviem dēliem 1000 ķepaini un 1000 pekaini, kuri ne brītiņu nestāvēja mierā. Vai viņi vienmēr ir tik kustīgi? Apvaicājās Sīpoliņš. Ko nu? Atteica tūkstoškājs. Pašlaik viņi ir mierīgi kā eņģeļi. Jums vajadzētu redzēt manu sievu, viņas mazgājam. Kamēr viņa mazgā priekšējās kājas, pakaļējās jau ir netīras. Kamēr mazgā pakaļējās, kļūst netīras atkal priekšējās. Un tā bez gala. Katru reizi viņi iztērē veselu kasti ziepja. Meistars Vīnodziņš savukārt apjautājās. Tā tad noņemsim mazajiem mēru kurpītēm. Ak, tu debestiņ, 1000 pārkurpja. Tad man visu mūžu jāstrādā, lai par kurpēm vien samaksātu. Bez tam Piebilda meistars Vīnodziņš. arī ādu visā manā darbnīcā nav tik daudz. Paraugiet, kuras kurpes ir viscaurākās. Vismaz to vietā būs jāiztaisa jaunas. 1000 ķepainis un 1000 pekainis centās turēt kājas mierā, kamēr meistars Vīnodziņš ar Sīpoliņu aplūkoja zoles, bet tas viņiem lāgā neizdevās. Šim lūk vajadzētu jaunus pirmos 2 pārus un 300 pāri. Ar to vēl var iztikt. Steidzīgi ieteicās tūkstoškāju tētis. Piesitiet papēžus un būs labi. Bet otram jāapmaina 10 kurpes labās puses rindas galā. Es viņam vienmēr saku, lai nešļūst ar kājām. Vai tad bērnim protiet? Viņi lēkā, dīdās un spārdās. Te nu ir rezultāti. Visa labās puses kāja rinda ātrāk noplīsas nekā kreisās puses rinda. Meistars Vīnodziņš nopūtās. Nav nekādas starpības, vai bērniem ir 2 kājas vai 1000 kāju. Viņi prot noplēst 1000 pāri apavari uz vienas pašas kājas. 1000 kāju ģimene beidzot gāja projām, 1000 ķepainis un 1000 pekainis izripoja ārā kā uz riteņiem. Tētim 1000 kājiem gaita bija drusku lēnāka, jo viņš mazliet kliboja, taču pavisam nedaudz. Viņš bija klips tikai ar 117 kājām. Nodaļa, kurā Sīpoliņš vārdzina izslāpušo plēšku. Un kas notika ar ķirbīša mājiņu? Lieta beidzās ar to, ka kādā jaukā rītā savā gurķu vilktajā četrjūgā ieradās bruņinieks Tomāts, šoreiz gan 12 sardzes vīru pavadīts. Bez vārda runas ķirbīti izdzina ārā, un viņa mājiņā ievietoja niknu ķēdes suni, ko sauca par plēšku. Tā! Izsaucās Tomāts, raudzīdamies apkārt ar tādu sejas izteiksmi, kas nekā laba nevēstīja. Tagad iemācīsies man parādīt cieņu visi ciemas zeņķi. Sākot ar to svešo, ko meistars Vīnodziņš pieņēmis pie sevis. Pareiz, apstiprināja plēška. Un šis vecais nelga ķirbītis zinās, ko nozīmē pretoties manām pavēlēm. Ja viņam vajadzīgs dzīvoklis, tad to var dabūt cietumā. Tur vietas pietiek visiem. Pareiz! Vēlreiz apstiprināja plēška. Meistars Vīnodziņš ar Sīpoliņu stāvēja uz savas darbnīcas sliekšņa.
Viņi redzēja visu, kas notiek, bet nekā nevarēja līdzēt. Ķirbītis noskumis sēdēja ceļmalā uz akmens un glaudīja sev bārdu. Tā kā ik reiz viņam palika rokā pa kušķim, viņš nolēma bārdu vairs neaiztikt, lai to pavisam neizplūkātu. Viņš sēdēja uz akmens klusu, laiku pa laikam nopūsdamies, jo jūs jau būsit sapratuši, ka ķirbītim nopūtas bija lielā krājumā. Tomāts iekāpa atpakaļ karietē, Plēška asti pacēlis ieņēma miera stāju. Raugies, ka tu būtu man uzticams sargs! Norīkoja bruņinieks Tomāts, tad uzcirt ar pātagu gurķiem un aizbrauca. Bija jauka, ļoti silta vasaras diena. Plēška palēnām staigāja mājiņas priekšā šurpu, turpu, luncinādams asti, lai izskatītos cienīgāks. Pēc kāda laiciņa viņš sāka svīst un nodomāja, ka labprāt būtu izdzēris glāzi alus. Viņš raudzījās apkārt, vai negadīsies tuvumā kāds puika, ko varētu aizsūtīt uz krodziņu pēc alus, bet neviena nebija. Uz meistara vīnodziņa darbnīcas sliekšņa gan sēdēja Sīpoliņš un Tina Diegus, bet Plēška neskapēc saoda no tās puses nākam aizdomīgu smaku un nolēma viņam neko nesacīt. Tomēr Sīpoliņš jau bija ievērojis, kādas mocības sunim sagādāja karstums. Var jābūt, ka es kļūdos, bet man šķiet, te kaut kas notiks. Viņš nodomāja. Tiešām notika tas, ka saulei augstāk kāpjot kļuva arvien karstāks. Nabaga Plēška izslāpa vēl vairāk. Ei, nu sazini, ko šorīt esmu ēdis! Vai nebūs man pārsālīšu zupu? Sīpoliņš paskatījās pa durvīm. Smilkstēja Plēška vārgā balstiņā. Vai jūs ar mani runājat? Jā, ar jums, jaunais cilvēks! Vai jūs neatnest man limonādi? Aizietu labprāt, Plēškas kungs, bet man saimnieks iedeva pazolēšanai šīs kurpes un man nav laika staigāt. Vairs nevārda neteica, Sīpoliņš atgriezās darbnīcā. Rups! Norūca suns lādēdams ķēdi, kas viņam neļāva izšmaukt uz skrogu. Pēc laiciņa Sīpoliņš atkal parādījās. Jaunais cilvēks, murmināja Plēška. Varbūt jūs atnestu man glāzi ūdens. Es katrā ziņā to izdarītu bez liekas domāšanas, bet mans saimnieks man nu pat iedeva prāvesta kunga kurpes, kurām jāpiesit papēži. Sīpoliņam nebija nekādas patikas skatīties, kā nabaga suns mokās aiz slāpēm, bet vēl vairāk viņam derdzās Plēškas amats un gribējās arī vēl otru reizi pārmācīt Tomātu. Ap 2:00 pēc pusdienas saule tā cepināja, ka svīda pat akmeņi. Plēška vairs nevarēja izturēt. Sīpoliņš ielēja pudelē ūdeni un iebēra tanī baltu pulverīti, ko meistara vīnodziņa sieva vienmēr dzēra pirms gulētiešanas. Nabadzīte bija tik nervoza, ka nevarēja aizmigt bez miega zālēm. Sīpoliņš ar īkšķi aizspieda pudeles kaklu un pielicis to pie mutes izlikās, ka dzer. Ak, cik tas ir atspirdzinoši! Viņš izsaucās vēderi braucīdams. Plēška norīja veselu litru siekalu un uz mirkli viņam it kā kļuva vieglāk. Sīpoliņa kungs, vai šis ūdens ir labs? Vai labs? Tas ir labāks par liķieri! Bet vai mikrobu tur nav? Ko jūs runājat? Tas ir pilnīgi tīrs ūdens, ko destilējis Barberinas universitātes profesors. Un Sīpoliņš atkal pielika pudeli pie mutes, izlikdamies, ka vēl iedzer pāris malku. Sīpoliņa kungs, kā tas iespējams, ka pudele visu laiku paliek pilna? Varu jums darīt zināmu, ka tā man ir vectētiņa dāvana. Šī pudele nekad neiztukšojas. Vai jūs man neiedotu kādu malciņu? Man vairāk nevajadzētu kā tikai karotīti. Malciņu? Es taču varu jums iedot veselu pusduci pudeļu. Vai jūs varat maz iedomāties, cik pateicīgs bija Plēška? Viņš nezināja, kā izteikt zēnam savu atzinību, laizīja viņam kājas un luncināja asti tā, kā vēl nekad to nebija luncinājis pats savu saimnieču grāfieņu ķiršu priekšā. Sīpoliņš pasniedza viņam pudeli. Suns metās pie pudeles un dzēra, izdzēra to vienā paņēmienā līdz pašam dibenam un gribēja teikt: Jau cauri, bet tad jūs man neteicāt, ka tā ir brīnum pudele. Bet viņš nepagauva to pateikt un aizmiga. Sīpoliņš atraisīja suni no ķēdes, pārlika sev pār plecu un devās uz pili. Viņš vēlreiz pagriezās atpakaļ, lai paraudzītos uz ķirbīti, kas atgriezās savā mājiņā. Mazajā lodziņā vecīšas seja ar izplūkāto ruzgano bārdu izskatījās kā laimes apstarota. Oi, nabaga Plēška! Nodomāja Sīpoliņš, soļodams pils virzienā. Ko man vajadzēja ar tevi izdarīt? Nez vai tu man vēl sacīs paldies par svaigu ūdeni, kad pamodīsies?
Parka vārti bija vaļā, Sīpoliņš nolika suni zālē, maigi noglāstīja un sacīja: Nu, pasveicini bruņinieku Tomātu. Plēška atbildēja ar svētlaimīgu ņurdēšanu. Viņš sapņoja, ka peld pa kalnu ezeriņu, kura ūdens ir dzīdrs un brīnum gārds, un peldot viņš dzēra, cik vien gribēja. Par ūdeni pārvērtās ir viņš pats, ir asta, ir abas ausis un visas 4 ķepas, kas kļuva tik vieglas kā ūdens strūkliņas. Sapņo saldi, Sacīja Sīpoliņš un devās atpakaļ uz ciemu. Nodaļa, kurā Mellenītis zagļiem ierīko zvaniņu. Ciemā Sīpoliņš redzēja pie ķirbīša mājiņas daudz ļaužu, kas dedzīgi apspriedās. Taisnību sakot, tie visi bija krietni nobijušies. Ko tagad teiks bruņinieks? Noraizējies jautāja profesors Bumbieris. Es saku, ka šī lieta nebeigsies labi. Gal galā viņi ir saimnieki un viņi pavēl. Noteica ķirbiene, purava sieva tuliņ pievienojās viņas domām, satvēra vīra ūsas, it kā tie būtu groži, un sacīja: aizies, ka tiekam mājās, iekams jau kāda nelaime nav notikusi. Arī meistars Vīnodziņš kratīja galvu. Tomāts ir 2 reizes izdarots, tagad viņš gribēs atriepties. Vienīgi ķirbīti nemāca rūpes. Viņš bija izņēmis no kabatas visskaistākās konfektes, kādas jebkad redzētas, un piedāvāja tās visiem, lai tā svinīgi atzīmētu šo notikumu. Sīpoliņš paņēma konfekti, apēda to un tad sacīja: Es arī domāju, ka Tomāts tik drīz viss nerimsies. Bet tad jau... Ieteicās ķirbītis nopūsdamies. Laimes izpaudums viņa sejā tūlīt nozuda kā saule aiz mākoņiem. Manas domas ir šādas. Cits nekas neatliek, māja būs jānoslēpj. Jānoslēpj. Tieši tā. Ja tā būtu kāda liela pils, es neteiktu, ka to var izdarīt. Bet, lai paslēptu tik mazu mājiņu, nebūs pārāk daudz jānopūlas. Esmu ar mieru derēt, ka to varēs novietot Lupatlaša ratiņos. Puplakstiņš, kas bija Lupatlaša dēls, tūlīt aizskrēja uz māju un atgriezās ar ratiņiem. Tur likt virsū? Jautāja ķirbītis, nobažījies, ka viņa mājiņa varētu sabrukt. Tur virsū tā lieliski stāvēs. Atbildēja Sīpoliņš. Un uz kurieni mēs to vedīsim? Vēl klaušanāja ķirbītis. Varētu pagaidām to paslēpt manā pagrabā. Lika priekšā meistars Vīnodziņš. Gan tad redzēs, kā būs vēlāk. Un ja nu Tomāts to dabū zināt? Visi paskatījās uz zirņa pusi, kas gāja garām, izlikdamies it kā atrastos pavisam kur citur. Advokāts nosarka un steidzīgi sāka zvērēt un dievoties. No manis Tomāts nekad neko neuzzinās. Es neesmu nekāds spieks, es esmu advokāts. Pagrabā būs mitrs. Mājai var rasties bojājumi. Nedroši iebilda ķirbītis. Kāpēc mēs to nevarētu paslēpt mežā? Un kas tad apsargās? Vaicāja Sīpoliņš. Man ir viens paziņa, Sacīja Bumbieris. kas dzīvo mežā. Mellenītis. Varētu pamēģināt uzticēt viņam māju. Gan tad redzēs. Nolēma pamēģināt. Pāris mirkļos mājiņa bija novietota uz Lupatlaša ratiņiem, ķirbītis nopūsdamies atvadījās no tās un pēc tādiem pārdzīvojumiem gāja atpūsties pie ķirbienes, kas bija viņa brāļa meita. Sīpoliņš, Puplakstiņš un profesors devās uz mežu, stumdami ratiņus bez sevišķas piepūles. Mājiņa nebija smagāka par putnu būrīti. Mellenītis dzīvoja pērnajā kastaņmizā, lielā spurainā mizā, kurā viņš bija ļoti ērti iekārtojies ar visu savu bagātību, sarūsējuši bārdas nažasmeni, vienu šķēru pusi, ādatu ar ievērtu diegu un siera miziņu. Izdzirdis šādu priekšlikumu, Mellenītis pārbijās. Iedomājoties vien, ka vajadzēs dzīvot tik lielā mājā, viņu sāka kratīt drudzis. Nekādā gadījumā tas nav iespējams. Ko es iesākšu ar tādu pili? Es jūtos ļoti labi savā kasteņmizā. Jūs taču zināt sākā vārdu katram savs kaktiņš mīļš. Tomēr dabūjis dzirdēt, ka runa ir par izpalīdzēšanu ķirbītim, viņš vairs iebildumus necēla. Bet šis vīrs vienmēr ir bijis simpātisks. Es reiz aizrādīju, ka viņam kāpurs rāpo pa muguru, saprotiet, tas nozīmē, ka es viņam izglābu dzīvību. Tā. Mājiņu novietoja ozola pakājē. Sīpoliņš, Puplakstiņš un Bumbieris palīdzēja Mellenītim pārkravāties, tad atsveicinājās un gāja projām, apsolīdami drīz atgriezties ar labām ziņām. Tikko Mellenītis bija palicis viens, viņam sametās bailes no zagļiem. Tā kā man tagad ir liela māja, Viņš domāja. viņa katrā ziņā nāks mani apzakt.
Un ja nu viņa man guloša nosit, domādama, ka man ir neskādas bagātības? Viņš domāja, kamēr nolēma piekārt pie durvīm zvaniņu ar zīmīti apakšā, kurā ar drukātiem burtiem bija rakstīts: cienījamie zagļi tiek lūgti piezvanīt, viņi tiks ielaisti, un tad redzēs paši savām acīm, ka te nav nekā ko zakt. Uzrakstījis zīmīti, viņš nomierinājās un gāja gulēt, jo saule jau bija norietējusi. Ap pusnakti viņu uzmodināja zvanīšana. Kas tur ir? Viņš jautāja, piegājis pie loga. Mēs esam zagļi! Kāds atbildēja skaļā balsī. Es jau eju! Pacietieties, lūdzu, kamēr apģērbju rīta svārkus! Melenīts pakalpīgi teica. Viņš uzvilka rīta svārkus, aizgāja pie durvīm un atvēra tās, aicinādams zagļus apskatīt visu māju. Zagļi bija 2 milzīgi auguma drukni vīri ar tik melnām bārdām, ka bail. Viņi pabāza galvas mājiņā, katrs savu reizi, lai neapdaudzītos, un drīz vien pārliecinājās, ka tur nekā līdzi ņemama nav. Jūs redzējāt, cienījamie? Jūs redzējāt? Melenītis sajūsmā berzēja rokas. Diezgan neapmierināti norūca abi zagļi. Man arī tas nepatīk, ticiet man. Turpināja Melenītis. Varbūt tomēr var jums ar ko pakalpot. Vai nevēlaties nodzīt bārdu? Man te ir bārdas tas, protams, tas nav gluži jauns. Tas man ir mantojumā no vecētiņa. Vajadzētu būt vēl asam. Abi zagļi priekšlikumu pieņēma. Viņi nodzina ar sarūsējušo bārdas nazi sev bārdas, cik vien labi varēja, un gāja prom, izteikdami sirsnīgu pateicību. Galu galā viņi bija lāga cilvēki. Kas to lai zina, kāpēc viņi kļuvuši par zagļiem? Melenītis likās atpakaļ gultā un atkal aizmiga. Ap 2 naktī viņu vēlreiz pamodināja zvanīšana. Tie bija 2 citi zagļi. Arī tos viņš aicināja iekšā, protams, pēc kārtas, lai nesagāstu māju. Tiem nebija bārdu, bet vienam bija pazudušas visas svārku pogas. Melenītis viņam uzdāvināja adatu ar diegu un ieteica, ejot, vienmēr skatīties uz zemi. Redziet, ja skatās uz zemi, vienmēr var atrast daudz pogu. Viņš paskaidroja. Arī šie zagļi aizgāja savu ceļu. Tā katru nakti Melenīti modināja zagļi, kas piezvanīja, apciemoja viņu un aizgāja nekā neieguvuši, bet apmierināti, ka iepazinušies ar tik laipnu un patīkamu cilvēku. Tātad ķirbīša mājiņa bija labās rokās. Atstāsim viņu un iesim apraudzīt, kas notiek citur. Nodaļa, kurā baronam Apelsīnam nedienas ar vēderu, hercogs Mandarīns piedraud ar lēkšanu no skapjaugšas. Nu ir pienācis laiks ieskatīties grāfieņu Ķiršu pilī, kuras, kā jau jūs būsit sapratuši, bija saimnieces pār visiem ciemiem, mājām, zemēm un arī baznīcu ar visu zvanu. Tai dienā, kad Sīpoliņš pārvietoja ķirbīšu mājiņu uz mežu, pilī bija sacēlies liels satraukums sakarā ar radinieku ierašanos. Pareizāk sakot, ieradušies bija 2 – barons Apelsīns un hercogs Mandarīns. Barons Apelsīns bija grāfienes pirmās nelaiķa vīra brālēns. Hercogs Mandarīns turpretim bija grāfienes otrās nelaiķa vīra brālēns. Baronam Apelsīnam bija neparasta apmēra vēders. Tīri dabiski, jo viņš nekā cita nedarīja, kā tikai ēda, no rīta līdz vakaram un no vakara līdz rītam, atvēlot miegam tikai 1 stundiņu. Jaunībā barons Apelsīns gulēja visu nakti, lai varētu sagremot dienā apēsto, bet vēlāk viņš noteica: Gulēšana ir laika zaudējums. Guļot, es taču nevaru ēst. Un tā viņš nolēma ēst arī naktī un saīsināt gremošanai nolemto laiku līdz 1 stundai. No viņa daudzajiem īpašumiem, kas bija izkaisīti pa visu apgabalu, pastāvīgi ieradās karavānas ar visāda veida produktiem viņa izsalkuma apmierināšanai. Nabaga zemnieki vairs nezināja, ko viņam sūtīt. Olas, vistas, cūkas, vēršus, govis, trušus, augļus, saknes, maizi, cepumus, tortes. Visu barons apēda vienā acu mirklī. Viņam bija 2 kalpi, kas bāza viņam mutē visu, kas bija atvests, bet, kad tie bija jau noguruši, tos nomainīja 2 citi kalpi. Pēdīgi zemnieki lika viņam pateikt, ka nekā ēdama vairs nav. Sūtiet man kokus, pavēlēja barons. Zemnieki sūtīja viņam kokus, un viņš apēda arī tos ar visām lapām un saknēm, pamērcēdams eļļā un sālī. Kad arī koki bija izbeigušies, viņš sāka pārdot savus zemes īpašumus un par to naudu pirka savu ēdamo. Un kad viņš bija nodzīvojis savas bagātības līdz ubagas pieķim,
Viņš aizrakstīja grāfienei pirmajai, lai tā viņu aicina uz pili. Grāfiene otrā, patiesībā sakot, nebija visai apmierināta. Barons ar savu izsalkumu izputinās mūsu bagātības. Viņš apēdīs mūsu pili kā šķīvi makaroni. Grāfiene pirmā sāka raudāt. Tu negribi pieņemt manus radiniekus, nabaga baroniņš. Tu viņam nevēli labu. Labi, teica grāfiene otrā. Vari ielūgt baronu. Es ielūkšu hercogu Mandarīnu, mana nelaiķa vīra brālēnu. To tu vari lūgt. Nicīgi atbildēja grāfiene pirmā. Tas jau ēd tikpat kā cālis. Tavam nelaiķa vīram miers viņa kodolām. Bija mazi un sīki radinieki, kas ar neapbruņotu aci nemaz nav saskatāmi. Toties manam nelaiķa vīram miers viņa kodolām bija lieli un dūšīgi radinieki. Jau pa lielu gabalu ieraugāmi. Barons Apelsīns patiešām bija pa lielu gabalu saredzams. Kilometra attālumā to varēja noturēt par pauguru. Tūliņ bija jāmeklē kāds, kas palīdzētu viņam nest vēderu, jo viens pats viņš to vairs nevarēja izdarīt. Tomāts lika pasaukt ciema lupatlasi Puplakstu, lai tas atved savus ratiņus. Puplaksts ratiņus neatrada, jo tos, kā jau jūs zināt, bija paņēmis viņa dēls Puplakstiņš, un tā viņš atbrauca ar ķerru, kādu parasti lieto mūrnieki kaļķu pārvadāšanai. Tomāts pats ar savām rokām palīdzēja baronam novietot vēderu ķerrā, un tad uzsauca: Aiziet! Puplaksts satvēra ķerras rokturus un vilka no visa spēka, taču nepavirzījās uz priekšu ne par centimetru. Tad pasauca vēl divus kalpotājus, un nu visiem kopā izdevās aizvizināt baronu pa pils aleju. Sākumā viņi nepiegrieza vērību akmeņiem. Ķēras ritenis it kā tīšām stūmās uz vislielākajiem akmeņiem, kuriem bija visasākās šķautnes, un tāpēc nabaga barons bija pavisam nosvīdis aiz vēdera satricinājumiem. Piesargieties no akmeņiem! Viņš lūdza rokas salicis. Puplaksts un abi kalpotāji tagad sargājās no akmeņiem, un ķēras skrēja pa bedrēm. Piesargieties no bedrēm! Lai debesis ir zēlīgās! Lūdzās barons. Kamēr viņu vizināja, savu iemīļoto nodarbošanos viņš tomēr neaizmirsa un notiesāja ceptu tītaru, ko grāfiene pirmā tam bija likusi pagatavot kā uzkožamo. Arī hercogs Mandarīns sagādāja pilī diezgan daudz rūpju. Nabaga zemenīte, grāfienes otrās kalponīte, nevarēja vien beigt viņam gludināt kreklus. Kad viņi tos izgludinātus atnesa, hercogs rauca degunu, sāka raudāt un uzleicis uz skapja augša sauca: Palīgā! Palīgā! Atskarēja grāfiene otrā plūgdam sev matus. Brālēn Mandarīn, ko viņi tev dara? Viņi man negludina pienācīgi kreklus, un es negribu vairs dzīvot! Lai pierunātu viņu nedarīt sev galu, grāfiene otrā uzdāvināja viņam zīda kreklus, kas bija piederējuši viņas nelaiķa vīram. Hercogs Mandarīns nolēca no skapja un sāka pielaikot kreklus. Pēc brītiņa viņu atkal jau dzirdēja kliedzam: Palīgā! Palīgā! Grāfiene otrā ar drabošu sirdi tūdaļ bija klāt. Mandarīn, ko viņi tev dara? Man pazuda apkaklītes pociņu, un es vairs negribu dzīvot šeit pasaulē! Šoreiz viņš uzrausās uz spoguļa augšas un piedraudēja, ka metīšoties ar galvu lejā uz grīdas. Lai viņu nomierinātu, grāfiene otrā uzdāvināja viņam visas nelaiķa vīra pogas, gan zelta, gan sudraba, gan dārgakmeņu. Vēl nebija pienācis vakars, kad grāfienei otrajai vairs nebija nevienas dārglietas, bet hercogs Mandarīns bija piekrāvis vairākus čemodānus un apmierināts berzēja rokas. Grāfieniem radinieku alkatība radīja nopietnas bažas, un savas dusmas viņas izgāza uz nabaga bāreni Ķirsēnu, savu brāļa dēlu, kam nebija ne tēva, ne mātes. Liekēdi! Uz viņu kliedz grāfiene pirmā. Ej tūliņ un reķini uzdevumus! Es jau izrēķināju. Reķini citus! Bargi pavēlēja grāfiene otrā. Ķirsēns paklausīgi gāja rēķināt citus uzdevumus. Katru dienu viņš pierēķināja daudzas burtnīcas. Nedēļas laikā burtnīcu sakrājās jau vesels kalns. Todien grāfienes deva ar vienu kādu jaunu rīkojumu. Ko tu dauzies apkārt, sliņķi tāds? Es gribēju drusciņ pastaigāties pa dārzu. Dārzā pastaigājas barons Apelsīns, tur nav vietas tādiem digdieņiem kā tu. Ej tūliņ un mācies uzdoto. Es jau izmācījos. Tad mācies citu ko. Ķirsēns paklausīgi gāja mācīties vēl citu ko. Katru dienu viņš iemācījās 100 uzdevumu. Viņš jau izlasījis visas grāmatas, kas bija pils bibliotēkā. Tomēr ieraudzījušas viņu ar grāmatu rokā, grāfienes stingri uzkliedz: Liec grāmatu nost, traņķa puika! Vai tu neredzi, ka tā nolietojas? Bet kā lai es mācos
neaiztiekot grāmatas. Mācies no galvas! Ķirsēns ieslēdzās savā istabā un mācījās. Protams, bez grāmatām. Viņam viss jau bija galvā, un viņš atkal domāja no jauna. No domāšanas viņam sāka sāpēt galva, un grāfienes kliedza: Tu vienmēr esi slims, tāpēc, ka par daudz domā! Nedomā! Tad nebūs jāizdod tik daudz naudas par zālēm! Īsi sakot, lai Ķirsēns darītu, ko darīdams, grāfienes nebija apmierinātas. Ķirsēns nezināja, kur soli spērt, lai nedabūtu rājienu, un patiesi jutās nelaimīgs. Pa visu pili viņam bija tikai viens draugs. Tā bija Zemenīte, grāfienes otrā kalponīte. Zemenītei bija žēl nabaga mazā, briļainā zēna, kam neviens labu nevēlēja. Viņa pret to bija laipna, un vakarā, kad viņš jau bija gultā, atnesa tam kādu saldumu, kumosiņu. Bet šovakar pie galda sēdēja barons Apelsīns, un tas apēda visus saldumus. Hercogs Mandarīns arī gribēja kādu gabalu no saldumiem. Lai tos dabūtu, viņš uzkāpa uz bufetes un sāka spiegt: Palīgā! Turiet mani, citādi es nositīšos! Viņš varēja spiegt, cik grib, barons viņu neklausījās un apēda visus saldumus viens pats. Grāfiene otrā nometusies bufetes priekšā uz ceļiem lūdza brālēnu, lai tas nedodoties pašnāvībā. Lai hercogu pierunātu nokāpt zemē, vajadzēja viņam ko apsolīt, bet viņai vairs nekā nebija. Galu galā sapratis, ka nekā vairs nav ko ņemt, hercogs Mandarīns samierinājās un nokāpa zemē ar tomāta palīdzību. Tomāts piepūlis pavisam nosvīda. Tieši tai brīdī Tomāts saņēma ziņu par ķirbīša mājiņas pazušanu. Bruņinieks daudz nedomādams nosūtīja ziņojumu valdniekam, lūgdams atsūtīt pāris 10 policistu citroniešu. Dienu vēlāk ieradās citronieši un izdarīja tīrīšanu. Tas nozīmē, ka viņi apstaigāja ciemu un apcietināja visus, kas vien bija atrodami. Viņi, protams, apcietināja meistaru vīnodziņu. Kurpnieku meistars paņēma īlenu galvas kasīšanai un pukodamies viņiem sekoja. Citronieši īlenu konfiscēja. Ieročus sev nedrīkstat ņemt līdzi! Viņi stingri noteica meistaru vīnodziņam. Ar ko tad lai es kasos? Kad jūs gribēsiet kasīties, tad ziņojiet par to priekšniecībai. Tā par to padomās. Un tā, kad meistara vīnodziņam ievajadzējās pakasīt galvu, lai varētu domāt, viņš ziņoja par to citroniešu priekšniecībai, un tūlīt viens no citroniešiem viņam pakasīja galvu ar zobenu. Arī profesors Bumbieris tika apcietināts. Viņam ļāva ņemt līdzi tikai vijoli un sveci. Ko jūs gatavojaties darīt ar sveci? Man sieva to ielika kabatā, jo stāsta, ka pils cietumos esot ļoti tumšs. Vārdu sakot, apcietināti bija visi ciema iedzīvotāji, izņemot Zirni, jo tas bija advokāts, un Puravu, kas nebija atrodams. Puravs nebija paslēpies. Gluži otrādi, viņš itin mierīgi stāvēja uz balkona, viņa ūsas bija izstieptas katra uz savu pusi kā auklas, un uz tām žāvējās veļa. Policisti noturēja viņu par stabu un nepiegrieza viņam nekādu vērību. Ķirbītis sekoja citroniešiem nopūsdamies, kā jau bija paradis. Kāpēc jūs tik bieži nopūšaties? Viņam bargi noprasīja citroniešu priekšnieks. Tāpēc, ka man ir ļoti daudz nopūtu. Es strādāju visu mūžu, un ikdienas man iekrājas pa nopūtai. Tagad man to ir sakrājies 1000. Un man taču tās jāizlieto. No sievietēm bija apcietināta vienīgi ķirbiene, un tā kā viņa atteicās iet kājām, policisti apvēla viņu sāniem un aizripināja līdz cietuma vārtiem. Tik apaļa viņa bija. Lai cik citronieši bija apķērīgi, tomēr viņiem neizdevās apcietināt sīpoliņu, kas skatījās, kā viņi iet garām mierīgi sēdēdams uz sētas kopā ar meiteni vārdā Redīsīte. Citronieši jautāja tieši viņam, vai nesot, kur redzēts bīstamais noziedznieks sīpoliņš. Sīpoliņš atbildēja, ka viņi esot redzējuši to paslēpjamies zem citroniešu priekšnieka cepures, un abi ar Redīsīti ņirgādamies aizmuka. Tai pašā dienā Sīpoliņš un Redīsīte devās izlūgājienā uz pili. Sīpoliņš bija nolēmis, ka cietumnieki jāatbrīvo, un Redīsīte, protams, bija ar viņu vienisprātis.